Jau vairākas nedēļas LNT skatītāji var sekot līdz aizraujošā detektīva Erkila Poiro raibajiem notikumiem. Nemazāk interesanti ir šarmantās privātdetektīves Olgas Zeļikas ikdiena, izsekojot laulības pārkāpējus un meklējot pazudušus cilvēkus. Bija tāda situācija, ka sieviete griezas uz mūsu firmu, un izstāstīja pilnīgi situāciju, un viņas vīrs ilgu laiku slimoja, un tad ļoti nopietni. Viņa bija blakus visu laiku. Taču uzlabojis veselību, vīrs devies pasaulē laimes meklējumos. Viņš sāka staigāt pa kreisi. Viņa gribēja redzēt to sievieti, kura būs ar viņu tajā vakarā. Un mūsu kļūda bija, ka mēs teicam, jā, labi, bet morāli tā sieviete nebija gatava to redzēt. Uzlūkojot Olgu, nevienam pat prātā neienāks, ka koptā un smaidošā sieviete, kur vairāk atbilst biroja darbinieces tēlam, vakaros uzliek parūku, nomaskējas un dodas ļaundaru medībās. Es izskatos vispār citādāk, nekā jūs mani šodien redzēt. Makijāžs, parūks, un tad apģērbs, vispār cits. Tiesa gan likums detektīvs darbu ierobežo. Izsekot personu drīkst, taču izmantot noklausīšanās ierīces ir aizliegts. Tāpēc nākas vien izlīdzēties ar pašas labi uztrenētām maņām. Pirmais skolotājs detektīvē esot bijis labi zināmais Šerloks Holms. Interesanti ideja un domas Šerloka Holmsa, un es domāju, ka viss sākas no tā filma, jau no bērnība, ka man teica, mani draugi, ka tu redzi visas detaļas. Mēs neredzam, tu redzi. Un tad bija ļoti laba intuīcija, ļoti labi strādāja no paša bērnība. Izkoptā intuīcija palīdzējusi Olgai pagājušajā gadā atrast kādu pazudušu puisi Anglijā. Pagājušajā gadā Anglijā pazuda dēls. Viņš ar internetu starpniecību iepazinās ar meiteni. Viņa uzaicināja viņu uz Angliju. Viņš aizlidoja uz Angliju. Tur viņu neviens nesagaidīja. Naudas puikam nebija. Paņemam biļetes, un kopā ar Aleksandru mēs aizlidojam uz Britāniju, un atradām viņu tajā lidostā. Jau bija šoks viņam, neliels Aleksandra dēlam, un tad ļoti veiksmīgi bija tāda situācija nokārtota. Ar gandarījumu detektīva atceras, ka kādai adoptētai meitenei palīdzējusi atrast ģimeni. Man visu mūžu bija tā doma, kad es to gribētu, bet visu laiku atliku. Vienu dienu saņēmos, piezvanīju uz detektīvu aģentūru Olgai, atnesu savu adaptācijas apliecību, un pēc tā viņa arī atrada manas vecākus. Kad fotoaparāts, parūka un slēptā kamera ielikta dziļi plauktā, Olga nesteidzas uz sporta zāli, lai uzaudzētu muskuļus, bet dodas uz jogas nodarbībām. Esmu maistera Reiki meistara. Tā ir enerģētika, tā ir ļoti interesants virziens, un tur ir relaks, meditācijas. Olga smējas, ka no malas iespējams izskatās amizanti, augstpapēžu kurpēs denoties pakaļ noziedzniekiem vai laulības pārkāpējiem. Taču tieši adrenalīns un piedzīvojumi sniedzot gandarījumu, citādi nesot jēgas strādāt un dzīvot. Saiva Luste, Andris Damburs, Labvakar, Latvija!